Tagad trendā ir šāds grims, un tūlīt mēs to atkārtosim. Šajā video es izmantošu tikai ogu kosmētiku, un jūs redzēsiet manus pirmos iespaidus. Uzreiz gribu pieminēt, ka līdz 19. aprīlim viņiem mājaslapā ir 20% atlaide ar kodu SALE20. Pats svarīgākais ir izgaismota un mitrināta sejasāde, tāpēc es sākšu ar šādu primeri, kas ir bestselleris. Manuprāt, sejasāde ir pietiekami sagatavota un tā ļoti spīd. Nākamo izmantošu BB krēmu, kas man ir visgaišākajā tonī. Šobrīd man ir tāds apsvērtums uz vaigiem, bet kā reiz pārbaudīsim sedzamību. Šī kosmētika ir piemērota arī jutīgai ādai, kas man ir ļoti svarīgi. Tāds diezgan biezs krēms, tūlīt skatīsimies. BB krēmam nav baigā sedzamība, bet to es arī negaidīju, tāpēc, ka tas nav tonālais. Bet, manuprāt, tas ļoti forši izgaismo ādu un skaisti izskatās kopā ar primeri. Pacentīšos visu izlabot ar konsīleri. Konsīleris ir reāli ļoti biezas konsistences, es sen nebiju neko tādu sastapusi, manuprāt. Konsīleris nav par smagu, bet reāli ir ļoti sedzošs. Un tagad, kad es nomaskēju savus apsārtumus, ko es likšu? Protams, ka vaigu sārtumu. Visi iepakojumi šim zīmolam ir tādi metāliski, un, manuprāt, tas ir ļoti kvalitatīvi un forši. Un vaigu sārtums vispār izskatās šādi. Wow! Vaigu sārtumu mums vajadzēs daudz, un es izmantošu to uz vaigu kauliem. Paskatieties, cik smuki spīd. Starp citu, šo produktu var izmantot gan uz lupām, gan uz vaigiem. Un liekam vēl mazliet arī uz deguna, it kā es esmu mazliet iesauļojusies. Tā kā mums ir jāspīd tā, lai redzētu no kosmosa, es izmantošu arī izgaismotāju, kas arī ir līdzīgā iepakojumā. Es visu izmantoju ar pirkstu, man vienalga. Izmantošu pūderi vietās, kur man nevajadzētu spīdēt. Manuprāt, šis ir ļoti ērts iepakojums, tāpēc, ka to var aizvērt un nekas neizbērsies. Šī skropstu tuša arī ir metāliskā iepakojumā. Es pirmo reizi redzu kaut ko tādu. Ok, skropstu tuša laikam nav mans favorīts, tāpēc, ka, manuprāt, manas skropstas var izskatīties garākas. Tagad pats interesantākais ir lūpas. Lūpu zīmols ir diezgan mīksts un patīkami uzklājas. Un tagad es uzklāšu lūpu spīdumu, un tas izskatās tāds violetīgs. Neparasts tonis, bet man patīk, kā izskatās. Rakstiet komentāros, vai man sanāca atkārtot grimu pēc jaunākajiem trendiem, un neizmirstiet, ka ogu mājaslapā ir 20% atlaide, un, manuprāt, mani favorīti šajā grimā bija šie mazulīši.